Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies ar jums tikties raidījumā Aktuāla diskusija. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Šodien viņa nebūs tik ļoti aktuāla. Šī tēma nebūs tik ļoti aktuāla, kaut gan es ļoti priecājos, ka Latvijas Kristīgajam radio jau ir 23 gadi, un tas nozīmē, ka šajā reizē mēs tiekamies ar raidījumu veidotājiem, bet tikai ar dažiem. Gribētos kādreiz tikties pilnīgi ar visiem vienlaikus, un interesanti būtu tikties ar 23 gadu laikā raidījumu veidotājiem. Wow, tur būtu ļoti, ļoti daudz. Bet priecājos studijā sveicināt raidījumu Saldā miedziņā veidotāju Mareku Grīnbergu. Labdien. Raidījumu Būsim kopā veidotāju Aiju Sniķeri. Labdien. Raidījumu Dodies misijā un kāpēc gaidīt vienu no veidotājiem Viesturu Knopkenu. Sveicināti. Un raidījumu Teici to kungu un studijā Uldis Roškalns veidotāju Uldi Roškalnu. Lai Dievs svētī. Pirms jūs kļuvāt par raidījumu veidotājiem, jūs cik ilgi bijāt radio klausītāji? Grūti pateikt. Bet es atceros, kad es dzīvoju kādreiz tādā vietā, kur kristīgo radio nevarēja dzirdēt. Un es biju tāds pusaudzis, un man likās baigi interesanti būt dzirdēt, ko tad tajā kristīgajā radio, kas tur skan. Un tad kaut kad sāka Saldū skanēt, un tad es arī klausījos, uzzināju, kas tur skan, bet to laiku laikam es tā nevaru pateikt, vai tie bija daži gadi vai kā, un tad kaut kā sākās tas ar kādiem raidījumiem. To Aija dzirdēja pa priekšu? Jā, es 96. gadā piedzīvoju Jēzus Kristu. Un 97. gadā, 96. gada nogalē, un tad 97. gadā pirms kristībām ap to laiku brālis teica, viņš teica, tu klausies kristīgo radio. Man šķiet, ka tajā laikā skanēja pārsvarā mūzika, un es dzirdēju braucot no biroja es dzīvoju Madonas rajonā, un tad es kādu posmu līdz Ogrei tikai dzirdēju kristīgo radio. Un šie īsie posmi bija pat tik liela svētība, kas iemācījos dot 10. tiesu, un vēl brālis salamāja par to, ka viņš man pasakot par Jēzu, nebija pateicis, ka 10. tiesa ir tam kungam jādod. Tā kā no 97. gada apmēram klausās. Uldi, man ir viegli atbildēt, jo es sāku gandrīz vai reizē kristīgo radio skanēt, kad es tā īsti nezinu, vai es biju dzirdējis vai ne, bet tas, man liekas, bija nepārāk daudz mēnešu, kopš radio sāk strādāt, ka bija tas leģendārais zvans no kaut kurienes, vai jūs negribat runāt arī Latvijas Kristīgajā radio. Un es to laikam daudzkārt līdzdalījis, man likās tās neizdevies joks, kas tam man ļaus par radio runāt. Un es labi atceros, ka es domāju, aiziešu, pamēģināšu. Uzkāpa augšējā stāvā, pa otrām tepēm te bija jāiet, tāds liels durvis un ver vaļā. Es neatceros, kas man nāca pretī, bet es tā sapratu, tad būs laikam pa īstam. Un tā aizgāja pa īstam, kad pirmo reizi, un man vēl tā bikla pavaicāja, vai jūs negribētu vēl kādreiz runāt. Kā saka, labprāt vēl kādreiz un vēl kādreiz. Un tad bija āķis lūpā. Tu vispār radio biji runājis kādreiz pie mikrofona? Es domāju, ka valsts radio. Es biju valsts radio runājis dažos Ingrīdas Sāboles vadītajos raidījumos valsts radio. Un man liekas, arī bija sniedzis intervijas no pansionāta. Tā kā minimāla pieredze man bija. Viens ir sniegt intervijas, bet otrs ir pienākt pie mikrofona un runāt tagad vienam pašam pusstundu. Jā, taisnība. Bet reizē arī, ja var lietot šo vārdu labā nozīmē, tas ir kā narkotika. Jā, man tas ir ārkārtīgi vajadzīgs. Es bez tā īsti grūti iedomāties būt dzīvi. Un tās noteikti zina, ka tā ziņā es esmu tāds nejauks, ka visi godīgi cilvēki iet atvaļinājumā vasarā. Tad tagad jau ir pieraduši, ka es nepakam neju atvaļinājumā. Tu no bailēm? Nē, no mīlestības. Kāds vietā neienāk? Nē, no mīlestības, tikai no mīlestības. Ka man tik ļoti svarīgi šis te iespēja runāt, kad man negribās taisīt pauzes, man ļoti gribās to turpināt. Slavu Dievam.
Marek, kā tev bija? Man bija tā, es neatceros īsti tos gadus. Es kādreiz dzīvoju Liepājā, ja, un man mammīte vēl tagad tur dzīvo. Un tad vēl nebija dzirdams Liepājā radio. Un es atbraucu uz Rīgu pa dažādām lietām, darīšanām tā tālāk. Es uzzināju par Kristīgo radio. Aizbraucu atpakaļ, es mammai saku, paklau, es viņai to frekvenci pateicu, es biju uzzinājis visu. Es teicu, paklausīsimies Kristīgo radio. Viņa tā, kā? Kristīgais radio? Kas tas tāds? Tad mēs uzstelējām, patiešām skanēja un atradās un viss. Un viņi man tā interesanti prasa, viņi saka, un tā viss ir garīga mūzika, jo bija tikai angļu valodā faktiski pamatā. Tajā laikā ir tīpaši. Man šķiet, ka nebija nemaz latviski, vai bija? Ļoti maz. Ļoti maz. Jā, un tad viņi man tā prasīja, tā tiešām ir dievu mūzika, vai tā ir garīga mūzika, vai to var klausīties. Nu, protams, kad es viņai paskaidroju, un mēs sākām klausīties, un kaut kad, un es vairs neatceros, tiešām es nevaru pateikt, cik ilgu laiku pēc tam jau sāk arī Liepājā skanēt. Tas bija mazu brīdi, tā jūs pats zinās labāk. Cik pagāja laiks, kad sāk arī Liepājā skanēt? Jā, tad, kad jūs nācāt pirmo reizi uz radio, jums bija pilnīgi skaidra koncepcija, ko runāt? Man jau tā raidījuma veidošana sākās varbūt nedaudz savādāk. Es sākumā, tas sākās ar Dodies misijā, tajā laikā vēl saucās Ielūdz Gregors skola. Un tur mani pieaicināja, tā kā es zināju, ka man ir kādi gadi audio apstrādē bagāžā, un tad es sākumā tos raidījumus, tās intervijas tur griezu, man bija sarakstīņš, teiksim, šo no 1. minūtes līdz 3. minūtei to mēs liekam sākumā, tad no 10. līdz 15. pa vidam, un tad es tur to visu tā mainīju. Tad pēc tam tad bija, tad man aktualitātes, manuprāt, deva runāt, un tad tagad jau ir tā, jā, kad es ierunāju aktualitātes un jautājumus, bet jā, tie veidotāji, tie ir vairāk, pamatā šobrīd raidījuma veidotā, tad Anda un Raimonds Mežiņi. Viņi sagatavo visas tās intervijas, atsūta man tekstu, es to tekstu... Tu joprojām montē? Es joprojām montēju un runāju arī, jā, bet tas viss ir tā kā nav dzīvajā. Kāpēc gaidīt? Tur atkal savādāk. Kāpēc gaidīt? Tad tur ir pārsvarā dzīvais, nevis ieraksts. Es nezinu, kā tas bija pirmo reizi runāt dzīvajā, varbūt Kristīgajā radio, bet tā kā man tā pieredze bija citās radiostacijās jau, tad man tas likās jau, arī šobrīd man nav tā, ka man tas ir kaut kāds ļoti liels lampu drudzis vai uztraukums, bet droši vien, ka tajā pirmajā reizē bija, es tikai to tā neatceros vairs. Pirms tu sāki, Aija, vadīt raidījumu Būsim kopā, tu jau biji dzirdējusi par tādu Būsim kopā. Sāksim ar to, ka pirmais raidījums, uz kuru es radio tiku uzaicināta, bija tikšanās ar klausītājiem, un pēc tam ļoti drīz uz Būsim kopā. Un man bija, Santa man uzaicināja, man bija tāda sajūta, bet es tikko biju, ko es tagad stāstīšu, un Dievs, protams, palīdzēja, un mēs izrunājām, un es liecināju, un es pēc jau klausoties raidījumu Būsim kopā, es biju vienkārši sajūsmināta par Santu, par Santas balsi, par to, kā viņa vada raidījumu. Bet nekad dzīvē es vispār nepieļauju domu, ka es varētu kādreiz vadīt raidījumu. Un sākās tas pavisam nejauši. Es biju praksē Kristīgajā radio par sabiedriskajām attiecībām, un Inga bija man tiešā priekšniece, jo tāls atļauja man iziet šeit praksi. Un tad ar tiem raidījumiem Būsim kopā bija tā, ka bija daudz atkārtojumu, un es teicu, bet tas taču tik brīnišķīgi klausīties liecības, ka tu vari būt kopā ar to cilvēku, un tas stiprina, un es viņu arī regulāri klausījos tajā laikā, kad es nemaz pat nepieļauju domu, ka es viņu varētu veidot. Un tad, lai tas nepārtrauktu, Inga tā kā teica, varbūt tu varētu veidot raidījumu. Es teicu, tu ko? Jocīgi es esmu un raidījumu? Nē. Es saku, bet pamēģināt, taču tu vari. Es saku, nē, pamēģināt, es, protams, varu. Un tad es pamēģināju, ierakstījām demo versiju, es paaicināju Ingas mammu, mēs izrunājāmies, bija ļoti sveitīgs raidījums, un Inga iedeva disku Tālim, un Tālis tur paiet nedēļu, man jau rokas kājas draba, paiet mēnešis, jau drusku mierīgāk, paiet 3 mēneši, un pavisam labi, tā tad viss kārtībā nekas nebūs. Un pēc kaut kādiem, es nezinu, 6 mēnešiem Inga zvana, Tālis noklausījās, tad tev jānāk. Es domāju, ir vakars klāt. Bet, jāsaka, paldies Dievam,
lieta, par ko es uztraucos personīgi vairāk. Es domāju, man taču nav tāda balss kā Santai, kurš vispār varēs manu balsi klausīties. Kāpēc tev tā ideja par balsi? Tas ir ļoti svarīgi. Tikpat labi, taču nav svarīgi, ka tu nevari runāt manā balsī. Bet man tā Santas balss bija tik ļoti dziļi uzrunājusi. Respektīvi, Santas balss un šis raidījums. Jā, tas viss, kas bija, man likās, tas asociējas tikai ar to, kā Santa to vada, un tas bija fantastiskākais no visiem laikiem, ko es klausījos. Tas starp citu ir, es nezinu, kā jums citus raidījumus klausoties. Piemēram, Ulda Roškalna raidījumu studijā Uldas Roškalns, tagad iedomāties. Labi, tur nevar cits nākt runāt, ja, tad tur nebūs tas. Bet, piemēram, raidījums Teic to kungu, kuru vada Uldas Roškalns. Teic to kungu tagad, ja kāds iesāktu un citā balsī. Kaut vai es tagad sāktu raidījumu Teic to kungu. Viss tā teikt, klausies, tālu, ko tu tur? Tā dara savas lietas, nerunā to. Tas raidījums piedara Uldim Roškalnam. Kā tu iesāki, un kā tu, Uldi, iesāki? Tu sāki ar Teic to kungu, jeb studijā Uldas Roškalns, jeb vispār vakars svētbrīdis? Tas bija pat ļoti interesanti. Sāk ar vakars svētbrīdi, tad man vakars svētbrīdi bija iespēja vadīt katru nedēļu. Man liekas, no sākuma bija pat ceturtdienās es vadīju, un tad pārgāju uz otrdienām. Tas bija tāds, kā saka, ieskrējiens. Tad bija studijā Uldis Roškalns, un tad bija vēl tāda interesanta lieta, varbūt tu tālu pat atceries, kad vakars svētbrīdis savā laikā bija stundu. Nevis pusstundu, bet stundu, jā. Vai to reti, koši atcerās? Bija, bet tas bija, varbūt man kā izņēmumu, es nezinu, bet fakts kā tāds, ka es varēju runāt veselu stundu, un tad tu pateici, nē, tagad visiem pusstundu un miers. Jā, un es biju, maigi sakot, jau tas āģis bija lūpā, vai tā, tagad man noņem pusstundu ēter laiku, es biju pieredzis. Un tad tu teici tā, izdomā kaut kādu koncepciju, atnāc pie manis, un iedošu tev vēl pusstundu, atdošu tev apakaļ. Un es izdomāju tā raidījuma nosaukumu, braukdams no Pānsnāt uz radio, un pa ceļam es viņu aizmirsu. Un tagad man bija jāiet uz ierakstu studijā Uldas Roškalns, Guntars man jau gaida, Tālis man sagaida pirmais savā kabinetā, pasaka raidījuma nosaukumu. Es biju aizmirsis. Nebija pierakstījis, aizmirsis. Teicu, ātrumā pateicu, gods Dievam augstībā. Tu pasmaidīji un teici, jā, uz atvienu tas labi, bet citādi. Un tā es atcerējos, ka savā laikā Marka draudzē iznāca tāda avīzīte Teic to kungu. Un es, kā saka, tajā ātrumā pateicu to nosaukumu, jā, Teic to kungu, tu teici, labi, iesim raidījumu. Un tad es to raidījumu koncepciju veidoju pēc tā nosaukuma, kas man pēkšņi iekrit prātā, jo to īsto bija aizmirsts pa ceļam. Tagad tu viņu atceries to īsto? Nē, tā labi aizmirsts. Tad jau laikam tas nebija īstais. Varētu būt. Bet es to raidījumu ļoti pakārtoju tam virsrakstam, ka tas viens ir Teic to kungu, un studijā Uldas Roškalns, tas ir tiešām ļoti konceptuāls, kur mēs ejam pantu pēc panta. Piemēram, mēs 5 gadus gājam pa Pāvela pēdām. Ja katru svētdienu 3, 5, 7 pants no kādas Pāvela vēstules 5 gadu laikā viss bija izņēmts, un tad gājam tālāk, un tā šie raidījumi. Es arī faktiski to ļoti gribu, lai katram raidījumā būtu sava seja. Pat šiem raidījumiem Teic to kungu, viņiem ir mazliet atšķirīgi. Kad vienu trešdienu, es saku, lasām tur, teiksim, to psalmu, un otru trešdienu, kad atkal mazliet citādi, es saku, esiet sveicināti, ierastais laiks raidījumam studijā Uldas Roškalns. Un tur jau atkal ir mazliet cita seja. Tā kā es tā stingri turos, ka apmēram 3 raidījumi, un viņiem ir katram mazliet savu ievirzi, savu seju. Bet tomēr pārsvarā ir tavs seja. Pēc būtības man. Protams. Marek, tu sāki veidot šo ļoti sarežģīto raidījumu, ja pareizāk sakot, tu pārņēmi stafeti Saldā Miedziņā, ja? Jā, Saldā Miedziņā. Kāpēc es saku sarežģīto? Tikai tāpēc, ka es zinu, ka latviešu valodā es nevaru saprast, kāpēc nav tādas labi stāsti bērniem.
tu pats noteikti arī ar to esi sastapies, un brīžiem nav tā, ka tu kaut ko lasi, un tad tev liekas, kāpēc es te vispār par to lasu. Bet tāpat laikā tu viņus meklē, un nav tie stāsti. Tā ir, jā. Viens zināms stāstu komplekts ir no bērnu evaņģelizācijas apvienības. Un tur ir vairāk šī tūkotā literatūra, un bija viena brīdi, es pat neatceros, kad es biju paņēmis it kā pamatā tieši šo literatūru, jā. Tur stāst par misionāriem dažādi. Viņi ir uzrakstīti tā, lai bērniem patiktu, un lai faktiski ikvienam patiktu. Tā raiti, tā saistoši, šis uzrakstīts. Un, jā, bez šī stāsta komplekta es nemaz nezinu, kā es būtu ticis cauri. Drīzumā būs atkal jāmeklē, jo veikals Amnis tas jau ir izpirkts. Nu, pat arī vienu grāmatu nopirku, jā, un tur tikai pirmā daļa, jāgaida, ka būs otrā daļa. Manu stāstu lāde saucās. Tagad ir pirmā daļa veikalā. Nu, ir arī cilvēki bijuši atsaucīgi un ir kā sūtījuši grāmatas dažādas, ja? Bet, diemžēl tās nav derējušas. Tāpēc gribu atvainoties visiem tiem, kas jūt līdzi. Man kā šī raidījuma vadītājiem, ja? Un ir mēģinājuši kaut ko darīt no sevis. Bet es tiešām ļoti atvainojos, ka ja šīs grāmatas nav aizgājušas, varbūt vēl kāda aizies ēterā. Bet ir ļoti grūti patiešām. Un vēl ir arī tas, kad ne jau tikai laicīgie rakstnieki raksta tā vaļīgi, ka tur ir iekšā visādi nesmuki vārdi un tā tālāk, bet viņi arī no šīm te kristīgajām grāmatām ir jāravē ārā. Un tas nav viegli. Ir tā, ka es pilnīgi, teiksim, paņemu to grāmatu, un viņa jauna, skaista grāmatiņa un visu, un tagad viņu nopirkt un iegādāt, un man ir prieks, ka tagad būs atkal kādam laikam pietiekami. Un es tad sāku lasīt un skatos, tur kaut kāda evaņģēlība, kaut kāda pūšļošana parādās. Un tur par vēlniem, rūķiem, raganām, un tas viss atkrīt uzreiz. Bet ir tā, ka grāmatiņa it kā ir normāli, sākās viss tur, kaut kādi bērni un skolotāji un audzinātāji un vecāki, ja? Un tas viss tur ir tā. Līdz kamēr beidzot uzspēled kaut kāds personāžs, kas lamājās, smēķē, iedzer un uz to aicina arī pārējos. Tev ir nācies arī mainīt to stāstu virzību, ka tu gandrīz pats sācis pielikt klāt. Nē, es esmu atteicies pilnībā no tāda materiāla. Tur es vēlos tev teikt ļoti lielu paldies, ka tu to dari. Un dari to turpmāk vēl stingrāk. Jā. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad neizskan viss. Kaut arī cilvēki, un pat pareizi, kā tu sacīji, kristīgi raksturu. Jā, diemžēl. Izdevējs un kristīgi rakstura autors, bet brīžiem tur patiešām aiziet tik tālu, kad nevar saprast, kur tad ir tā atšķirība, kristīgais vai nekristīgais. Viestur, tu vadi arī raidījumu Kāpēc gaidīt? Jā. Kā tu šajā raidījumā nokļuvi? Šajā raidījumā es nokļuvu. Tu pats gaidīji? Jā, gaidīju, pats arī gaidīju, jā, un man sieva man vienīgā, Ilgi gaidīja viņu? Nu, ja sanāk kopš dzimšanas, tad sanāk 24 gadus, vai ne? Bet kopš pazina? Kopš sieva pazina, sanāk... tur tas stāsts mums tāds interesants, mēs varētu tādu kāpēc gaidīt uztaisīt. Pirmo reizi mēs ar sievu tā kā redzējāmies 2006. Gadā. Tas ir tā kā 10 gadus atpakaļ. Bet tas nebija tāda mīlestība no pirmā acu skatiena, tas mēs vienkārši bijām tā kaut kādā vienā konferencē, un tur tā kā pēc tam atcerējāmies, ka mēs abi tur esam bijuši. Un tad pēc tam otrais... Tad mēs satikāmies 6 gadus vēlāk. Tad sanāk 2012. Jā, un tad mēs tā kā tā... Un kāpēc bet tos 6 gadus tu negaidīji viņu?
Nē, tieši viņi nē, bet man tas koncepts, kad seks līdz kāzām nē, tas man bija tā jau skaidrs, jā, kad tur varbūt kādos brīžos, kā jau tur pusauģi jauniešu gadi, tur bija varbūt tā, kad kaut kāds tur likās, var jau būt, ka tur to mēs varam bībelē tur nedaudz tā savādāk, un varbūt tur domāts nevis sieva, bet sieviete, un tad tur, kaut kā, katrā ziņā tos var jā, kaut kā tā kā pavilgt dažreiz, bet un tad tas mūsu draudzības laiks bija kaut kāda, apmēram, teiksim, līdz gāzām mums bija diezgan īsi, apmēram gadu, kad mēs tā kā no septembra līdz 17. augustam. Un kā es nokļuvu raidījumā? Raidījumā es nokļuvu caur savu, tā sakot, jo radio tas ir mans, vismaz šobrīd tas ir mans vairāk tāds otrā plāna, tas nav mans pamatdarbs, un pamatdarbs ir mājaslapas, mobilās aplikācijas un to uzņēmēju darbību bišķīt. Un es tad biedrībā īsti mīlestību gaida veidoju mājaslapu. Un tad es man patīk viņa ideja, tad es vairāk iesaistījos un vairāk, un tad kaut kā nonāca līdz tam, ka man ir diezgan paliels diezgan paliela radio jau pieredze jau pirms tam, un ka es esmu dzirdams bijis kādās populārās jauniešu radiostacijās arī, un tad man Dainis Pandars piedāvāja, varbūt, kad es gribētu arī kādreiz atnākt, un tad es atnācu, un tad mēs kādu laiku ar sievu arī divatā vadījām, katru otro nedēļu mēs kādus pārus aicinājām un runājām par attiecībām, par laulību, un īstenībā es tā domāju, ka sanāk, ka mani divi veidotie raidījumi ir vieni no kristīgākajiem, jo pirmā pavēle ir augļojieties un vairojieties, un otrā pavēle ir dariet par mācekļiem visas tautas, vai ne? Tā kā sanāk, ka es palīdzu kristiešiem, pareizāk sakot, ne es, bet Dievs caur mani un caur citiem veidotājiem palīdz kristiešiem pildīt divus no svarīgākajiem kristiešu uzdevumiem. Viegli ir runāt par šo tēmu? Teiksim tā, grūtākais tajā visā varbūt ir pasniegt to tā, lai arī padomju laikā audzis klausītājs, kad seksa nebija, to neuztvertu tā, kad ārprāts, par ko te runā, un to vispār slēdzam ārā, un tā nē. Kad to tā pasniegt, kad gan jaunietim ir interesanti, gan arī tam varbūt vecāku gadgājumu cilvēkam, kas nejauši ir uzslēdzis šo raidījumu, lai viņam neliktos, ka uzreiz jāslēdz ārā, bet viņš varbūt teiktu, nāc mazmētiņi paklausies, kas te notiek. Citi, tu neesi saņēmis pārmetumus vispār kristīgajā radio par tādu tematu, tādi vārdi. Jā. Wow, nē, fuj. Jā, es konkrēti ne, tāpēc, ka es jau neesmu tas galvenais vadītājs, bet Dainis ir saņēmis pārmetumus, un ir pat bijis kāds vadītājs, kurš vairs nevada, jo viņš, teiksim tā, viņš negribēja pielāgoties tādam maigākam tonim, un viņš tā kā tas rezultāts ir tāds, ka viņš vairs nevada, bet tā kā es domāju, ka kristīgā sabiedrībā jau vispār, man liekas, ka par pasaulīgās sabiedrības 3 aktuālākajām tēmām, seksu, naudu un varu, kristīgā sabiedrībā runā ļoti, ļoti izvairīgi, kad nauda tas ir no vēlna un seks jau arī, bet kā tie kristieši vairojās, slikti vai ne, kā redzam, un tā vai ne, kad tāpēc es domāju, ir labi runāt par tādām tēmām, lai arī kaut kādā ziņā tie klausītāji, lai viņi pierod, ka tas ir normāli, Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, un kaut kā jau tiem kristiešiem jāvairojās, vai ne, jūs saprotat, un tas ir jādara pareizā veidā, vai ne, jo atkal otra lieta, iedomājieties, ja būtu pasaulē vai ne, evaņģelizācija viņiem neinteresē, bet iedomājieties, ja pasaulē interesētu evaņģelizācija, tāpat kā viņiem interesē seks, un tagad pasaulē parādītos, būtu visapkārt žurnālos, visapkārt televīzijā, būtu pilnīgs nepareizs priekšstats par to, kas ir evaņģelizācija un kā evaņģelizācija jāveic. Un kad pasaulē būtu tik daudz nepareiza informācija, bet kristieši teikt, mēs jau par evaņģelizāciju nerunājam, pasaulē jau tik daudz par to runā. Kad ir... Man patīk tas angļu valodā ir vārds latviski arī perversija, bet angļu valodā burtiski iztulkojot perversija nozīmē nepareizā versija. Tad pasaulē ir seksa nepareizā versija, un tādēļ kristiešiem vajadzētu to pareizo versiju tā kā vispirms jau savās ģimenēs, saviem bērniem un arī citiem cilvēkiem tā kā pastāstīt, kā Dievs to ir ieplānojis, ka tas ir 2 cilvēkiem laulībā un tā. Tad, kad tu sastopies ar jauniešiem, vispār tā nostāja kāda šobrīd ir?
nostāja, jeb tā attieksme. Jo būsim godīgi, jaunieši, arī draudzes jaunieši, kuri nāk no kristīgām ģimenēm, viņi šī laikmeta gars viņus jau ir ievilcis iekšā. Un tu saproti, ja tu agrāk acis nezināji, kur likt varbūt, ja tagad jau tu esi jau pieradis jau pie tā visa, un vēl jau vairāk, un tev gandrīz jau ievada iekšā tajā visā, cilvēku pieradina pie tā. Un it īpaši, es domāju, jauniešiem, pagad, par ko tu tagad mums te stāst, par ko tu tagad runā? Tās taču ir viss jau normālas lietas. Jā, ir liela daļa jauniešu, kas tiešām tā uzskata, un tas, tāpēc mums ir lekcija arī. Un šī lekcija iet apmēram stundu, pusotru varbūt, un tajā ir loģiski izstāstīts ne tikai Bībelē tajā pantā rakstīts tā, tajā pantā tā, bet ir ar zinātniskiem, psiholoģiskiem, dažādiem hormonāliem, medicīniskiem pamatojumiem, kāpēc Dievs to ir gribējis tikai laulībā. Un viens no tiem tātad, kas, teiksim tā, kas varbūt man liekas tas interesantākais, varbūt to es pirms tam nezināju, kad tātad šis hormons oksitocīns, ko Dievs ir radījis, kad cilvēks tajā brīdī, ja viņš sajūt oksitocīnu, tad tas, kas viņam ir priekšā, tad tas viņam rodas tāda tā kā īpaši spēcīga garīga pieķeršanās, tāda sajūta, tas ir mans. Oksitocīns izdalās tajā brīdī, kad māte zīda bērnu ar krūti, un arī seksa laikā tas izdalās, un kā to ir zinātnieki izpētījuši, tad ar katru nākamo reizi šis hormons oksitocīns izdalās aizvien mazāk. Un tad, ja tu esi jau pārgulējis ar 10 dažādiem cilvēkiem, tad ar 11. tev tas oksitocīns daudz mazāk izdalīsies. Un tāpēc arī tas ir lielā mērā saistīts arī ar lielo šķiršanās rādītāju, kad ir kādas lietas, ko nevar noliegt. Arī jaunieši viņi arī saprot, daudz cilvēku apkārt šķirās, vai viņi gribētu šķirties, viņi negribētu. Vai viņi gribētu gaidīt līdz kāzām, droši vien kā arī negribētu, bet, ja tu negribi šķirties, kaut kāds vai ne, viņiem kaut kā loģiski ir jāsaprot, kad ir kādas sekas, un tās nav tikai, tikai garīgas sekas, kad ir arī kādas pavisam reālas sekas, vai ne, kas notiek, tā tālāk tur psiholoģiski un vēl kaut kā, bet jā, es tev piekrītu, jauniešiem tas nav tā dabīgi, un lai gan, kā ir interesanti, kad citreiz pat tādā, kā saka, liekas tādā nekristīgā sabiedrībā, šo vēsti uzņem pat citreiz dažreiz labāk. Jo viņiem tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Viņiem liekas, ka viņiem liekas, apmēram tā, ka tu rokas mazgās tikai pēc kāzām. Vai ne, iedomājies, tas liktos kaut kas tāds, vai ne, un tad viņi sāk klausīties, es nekad neko tādu neesmu dzirdējis, kāpēc, kā tas ir, un tad viņi noklausās, viņiem liekas loģiski, bet šeit jāņem vērā arī tas, ka par to vajadzētu runāt vecākiem ģimenē, jo ir tāds... Kāpēc arī tagad ļoti agrā vecumā jau grib bērnu dārzos un viskaut kur sākt stāstīt šīs lietas, jo ir tāds pirmās pieminēšanas likums, kad tas, ko cilvēkam pasaka, kad viņš par kādu lietu kaut ko uzzina pirmo reizi, viņam tas nosēžās kā pamats. Un tad vispārējais, ko saka, viņš to uzreiz salīdzina ar to pamatu, un ir ļoti grūti viņam to pamatu mainīt. Ja viņam bērndārzā jau 4 gadu vecumā ir pateikts, ka vienzimuma laulības ir pilnīgi normāli, tad ja mamma 5 gadu vecumā viņam teiks, ka vienzimuma laulības nav īsti riktīgi, viņš uzreiz teiks, nē, bet kā man audzinātāja jau veselu gadu atpakaļ ir teikusi, ka tas ir normāli. Tā kā tur tā ir tāda svarīga tēma. Bīstam. Jūs būsiet mani mācekļi. Ja jūs būsiet mani liecinieki, tev ir ļoti daudz rindā, kas gaida uz tavu raidījumu, kad varētu liecināt. Cik tev gara rinda ir izveidojusies un kad tu redzi, ka tas raidījums, faktiski viņš nekad nevarētu izsīkt. Jāsaka tā, ka tas būtu brīnišķīgi, ja tā būtu. Nav tā? Tā nav tā. Ar lieciniekiem ir tā, ka jāsaka paldies Dievam, ka tajā laikā, kad es vēl nesāku vadīt, man bija tāda gudrība, un es arī to teicu toreiz, ka tai vadītāji vajag pateikt, lai katram, kurš liecina, ka viņš kādu liecinieku iedod. Viņš jau zina, vai tam cilvēkam ir liecība vai nav. Un to es arī cenšos lietot pati. Es saku, ja tev ir kāds cilvēks, kuram tu zini, ka ir laba liecība, iedod telefonu numuru, zvanīšu, runāšu. Tas man atgādina kaut ko citu. Šie te, kas izplata kādu dārgu putekļu sūcēju,
tad labi, es tev tikai pastāstīšu, bet tu man iedod savu draugu telefonu, un tad es viņam piezvanīšu. Zini, jāsaka, laikam es arī kādreiz par izplatītāju esmu strādājis 11 gadus. Tas ir tā pielīdis, jā. Nē, es esmu pateicīga. Bet tā strādā tā Bet tā lieta strādā, tieši tā, tas ļoti labi strādā, tad nevēlti viņa marketingā izmanto. Jā, bet piedod tavu pieredzi. Kāpēc cilvēki baidās nākt un liecināt? Kāpēc tik grūti ir sameklēt ļaudis? Kā es esmu teicis, mums ir Latvijā vien jau ir pār pa miljonu. Sauc kā grib, vai apšļacīt, vai kristīt, ja vienalga. Man vajag liecības, man nevajag tikai apšļacīt. Bet pagaidi, ja tu esi kā Dievu bērns, ja tu skaidri sev kā kristieti, tad miljonas liecības. Teorētiski tā ir, bet nepārtraukt mēs te varētu raidīt 24 stundas. 24 stundas tev ir stunda garš raidījums. 45 minūtes. Labi, mums te nevajadzētu vispār mūziku. Vai ne? Un īstenībā es arī par to daudz domājis, un es esmu pat kādreiz raudājis un teiks, Dievs, tas ir tavs bizness, tas nav manējais. Man nav jāpierunā cilvēku liecināt par taviem darbiem. Es esmu draugs, kurš var uzaicināt cilvēku, sasveicināties, un lai viņš liecina. Tas nozīmē, ka tu esi arī teikusi Dievam viss pietiek, es vairs nevaru, es negribu? Ir, starp citu ir, un bija tāda viena reize, ka es biju pilnīgi nolēmusi viss, es nākšu, teikšu viss. Cilvēki atsaka, cilvēki nenāk, cilvēki baidās, cilvēki kautrējās, tur liecība vēl nav viss piepildīts, un liecība nav piepildīta. Jā, nav piepildīta. Kaut kas vēl jāpagaida. Bet tieši tālu, skumji. Un es saku, un ko tad jūs sagaidīsiet? Es saku, lieciniet par to, kas jau ir, par to, cik tālu ir. Taču vienmēr, ko teicu, reiz mēnesī varētu liecināt par to, ko Dievs manā dzīvē darīs. Un tā mammīte bija tā, kur bija sadzirdējusi Dievu balsi un uzrakstīja man vēstuli. Un es tajā reizē, es atnāku uz rādio, es domāju, es teikšu, viss es beidzu, bet kaut kā tur viss tā ātri beidzās, es aizgāju projām un man nesanāca nekam to pateikt, un pēc tam zvana man Inga, viņa saka, tev ir vēstulīte, un es saku, labi, nākošais paņemšu, bet varbūt var atnest, nāks viena meitene uz braukšanu, viņa atnest to vēstuli, un es vienkārši lasīju, un es vienkārši raudāju, es domāju, kā tas cilvēks nezina. Manu dvēseles stāvokli tajā brīdī, kad es vienkārši tiešām riktīgi es raudāju, man asaras bija, es domāju, pilnīgi tāda sajūta, ka viņa sēdējas blakus man tad, kad es esmu skumus par to, ka nav kas liecina. Un viņa saka, rakstīja tā, ka es esmu tajā vietā, kur Dievs jūs ir ielicis, un jūs esat ļoti nozīmīgi, un nekad neatstāju to vietu. Un es vienkārši domāju, ka tas ir pār dabisko, ja? Un tas noturēja tajā reizē, es paliku. Un tad pēkšņi radās? Neteiksim, ka pēkšņi tas visu laiku ir bijis, tā nav vienkārši lieta, tā ir bijis visu laiku piepūle. Kāds iedod liecinieku, es kādam uzrakstu, tad es pajautāju. Cilvēki dažkārt dēļ darba netiek, jā, tas laiks, kad mēs ierakstam, tā nav tomēr tiešraide, bet 10. vakarā es nezinu, vai es būtu ar mieru, bet nē, ja Dievs liktu nākt arī 10. vakarā, bet es pati biju tiešraide, jā, 10. vakarā. Bet cilvēki drīzāk vai no aizņemtības pēc dažkārt atsaka, ja, vai arī vienkārši baidās, kad, nezinu, man ir bijis, kad cilvēks pazina pēc raidījuma, viņš saka, mums tagad tādi pārbaudījumi sākās, un es esmu lūgus un iedrošinājis, un teiks, tas normāls, taču par dievdarbiem liecināju. Pēc raidījuma tad jā. Sākās pārbaudījumi. Jā. Tad varētu būt, ka baidās pat pirms raidījuma. Varētu būt, ka kāds arī tā baidās, varētu būt, ka cilvēki negrib būt pilnīgi atvērti. Es jau arī saku, ir jau lietas, kuras tev nav jāstāsta par rādio. Bet taču ir tik daudz lietu, ko Dievs ir darījis, vienkārši nāc un liecini, pagodini Dievu. Tā ir fantastiska iespēja, ka mēs varam nākt šeit bez maksas, bez vajāšanām, liecināt par Dievu darbiem. Jūs savstarpēji arī klausāties kādu viens otru raidījumu? Es kamēr iesāku drīkst pabeigt. Droši. Raidījums, kāpēc gaidīt? Es esmu laulībā 33 gadus. Vienmēr bijis man par riktīgi tādu atklājumu, kas palīdz atkal liecināt jauniem cilvēkiem. Tev tur var atklāt? Es 33 gadiem laulībā. Es jau apprecējos bez Kristus. Ja? Es nepazinu Dievu. Es nodzīvoju laulībā, cik 18 gadus pazīstu Dievu, 33 gadu laulībā. Es daudz gadus, 15 gadus un uz šķiršanās robežas, bet kaut kā vēl esmu kopā. Bija tajā laikā, kad es iepazinu Dievu un Dievs ir noturējis. Bet tas raidījums man bijis par stiprinājumu. Es daudz lietas esmu sapratusi. Es esmu liecinājusi cilvēkiem, jauniešiem, kas pie maniem mācās braukt, strādāt par instruktoru.
Es viņam ļoti daudz lietoju to, ko jūs stāstat, un gan pati bijusi esmu ļoti tā pamostās tev tāds, kāpēc es to nezināju, varbūt tad, kad es piedzīvoju to vecumu, kad tas sāk interesēt. Tā kā, nu, saldām iedziņā, tā kā man bieži nesnāk, bet Uldi arī klausos. Yes. Nu, redz, kur jums tagad, ko jūs atbildēsiet. Vispār nezinu, kas tas par raidījumu būsim kopā. Godīgi sakot, es tiešām neesmu klausījies nekad šo raidījumu, bet kā jau es tā ātri mācos, vai ne, es tāpēc uzreiz jau saprotu, par ko iet runa, tātad kristiešu liecības, apmēram man raidījumu jau tas koncepts prātā ir tā. Uldi Roškalnu es esmu dzirdējis, noteikti Uldim Roškalnam jau ir tiešām, manuprāt, leģendāra balss, arī tur uzreiz, nu tā uzreiz var pateikt, tur nav varianti, vai tas ir, teiksim, Tālvalds Tālbergs vai Viesturs Knopkens, tas ir Uldis Roškalns, tur uzreiz skaidrs. Saldām iedziņām īsti ne, arī neesmu laikam klausījies, bet nu jā, tā jau, es jau vairāk esmu tajai jauniešu, teiksim, nu, kā saka, tajai varbūt internetu radio paudzei pieskaitāms, kas noklausās, teiksim, arhīvā tieši to, kas viņam interesē, nevis pie radioaparāta gaida kaut ko. Tāpēc tā es domāju. Marek, tu kādu raidījumu arī dzirdi? Uldi Roškalnu ir iznācis tā kaut kā pakārtojies tieši tas laiks, ir kaut kā nevienreiz vien. Tā es esmu ieklausījies un nu, spēcīgi, jā. Lai gan ir arī ļoti daudz kritikas ir dzirdēts. Nu, es varbūt neesmu ikurāti centies aizstāvēt Uldi, viņš pats to var vai kā citādi. Tev, Uldi, ir vajadzīgi advokāti? Nav. Man pietiek, ka Dievu vārdu. Bet, nu, jā, es esmu šos raidījumus vairāk klausījis. Atklājiet, lūdzu, jā, Uldi, ko tu dzirdi vispār? Noteikti tā, es lielā mērā esmu Hessa un Stanley fans, tie raidījumi, kurus praktiski es visus klausos jau daudzus gadus, praktiski visus, ja ne citāti internetā, bet ar Aju ir interesanti, kad es zināju, ka ir tāds raidījums un ir tāda meitene, bet man draudz priekšnieks pateica, ka viņš ir uzaicināts uz šo raidījumu. Un tad es, protams, klausījos 2 raidījumu, Māja noteikti atcerās, Jānis Kārkliņš, un tad tos es noklausījos ļoti uzmanīgi, pat vairāk kārtīgi. Tā kā priekšstats ir, bet ka tā absolūti visus, nē, bet priekšstats ir. Atklājiet, lūdzu, kas jūs pēc profesijas esat? Nu labi, tur mums Uldim Roškalnam nav nekāda noslēpuma, tur viss ir kristāli skaidri redzams, mācītājs cauri un cauri. Ikdienā, svētdienā, sabatā, vienalga sauc kā gribi. Bet, Marek, kas tu esi? Es kādreiz esmu mēbīļu fabrikā strādājis kā galvenieks. Tad esi ar koku. Nu, ar koku, jā, tas ir bēdīgi beidzies savā laikā, vai atkal jāsaka tā, sācies, jo es vienreiz biju ļoti neuzmanīgs ar zāģi un nozāģēju šai rokai viss pirksts. Un vai šobrīd, es gribu pajautāt, vai šobrīd iespējams pateikt, ka te kaut kas īpaši ir, nu es tā smējos, saku, man krūzīta vāciņa. Bet tur bija vesela vēsture apkārt. Nu, es tā nestāstīšu, tur varētu stāstīt. Bet tu esi bijis raidījumā pie AIS? Nē. Nu, es jau tieši domāju, man jau vismaz 2 liecinieki. Es esmu sajūsmā, telefonus paņemšu pēc jā, pēc tam telefonu lūdzu pēc raidījuma. Un tev, nu jā, pats tu noteikti esi, protams, liecinājis kādā šaurākā lokā, bet radioklausītājiem, ir īpaši tagad internetā tev varēja redzēt, ka, nu, klausies, nevar pateikt, ka tev būtu visi pirksti bijuši nost. Jā. Viestur, tu jau sacīji, tu ar internetu nodarbojies, ar dažādām programmatūrām un tādu. Labi, un piedod, Viestur, Marek, tev ir ģimene, bērni? Jā, un ir trīs bērni. Viņi klausās arī tavus pasaciņas? Nē, dzīvo Anglijā. Dzīvo Anglijā. Nu, vidējā meitiņa, un vairs nav vidējā meitiņa, tas kungs paņēma pie sevis. Kā ir viena vecāka meita, Kristu, un jaunāka meita.
Un Tev iestur bērni? Jā, man ir dviņu meitiņas 2-gadīgas. Bet viņas gan nav identiskās, tā kā man ir divas dažādas pilnīgi gan raksturā, gan izskatā. Un es atkal, ja mēs par pasaciņām runājam, tad es parasti pats vakarā dažreiz, lai ātrāk, labāk miegs uznāk, tur atkal kaut kādas psiholoģijas un hormonu un viss kaut kas ir vajadzīgs tumšāks, vai ne? Un tumsā grūti lasīt, un tad es pats citreiz izgudroju kādas pasakas ar tādus. Mums ir pasakas par zaķīšiem, ēzelīšiem, pelītēm, un viņi dara kādas interesantas lietas, un tur kāda laba morāla beigās, ka, piemēram, mamma un tētis jāklausa, vai ka vajag dalīties, vai ne? Nu tā, par pasakām runājot, jā, Bet jā, man ikdiena tad dažādas datorlietas, internetlietas, runāšana ar cilvēkiem par šīm lietām. Jā, es esmu arī diezgan ilgus gadus pirms tam tā kā paralēli strādājis arī radio, kādos mazākos un arī nedaudz lielākos. Un tā kā arī tā. Bet šobrīd tas ir kristīgais radio. Gan tagad nesen mēs uzsākām arī tādu savā ziņā bišķīt reklāmas, bet tādu tehnisku raidījumu par modernām tehnoloģijām kādā Latvijas reģionālajā radiostacijā. Bet tā kā tās divas lietas man ir visu laiku bijušas, tā runāšana un datoru matemātika. Brīnišķīgi. Aija, tu jau pieminēji instruktori. Jā, es mācu cilvēkiem braukt. Ar mašīnu? Ar mašīnu. Mašīnā skan visu laiku kristīgais radio. Un tad, kad man vēl nebija sava skola, man šodien tad aizrādīja, kāpēc man skan kristīgais radio, kāpēc es uzspiežu cilvēkiem, kāpēc es viņiem stāstu par Dievu. Un es tajā laikā... Bet tu jau laikā... strādāji kā instruktors, es jau strādāju tikai tev pašai skola nebija. Jā, nebija savu skolu, bet radio skanēja. Un tad es dzirdēju tādu liecību, viena meitene atnāca pie manis, viņa teica, zināji, es tev gribu, tieši tajā brīdī, kad man tā kā bija tie uzbrauc tā, kāpēc skan kristīgais radio, atnāca viena meitene uz nākošo braukšanu, viņa teica, zini, es tev gribu pateikt paldies. Es atgriezos atpakaļ pie kristīgā radio. Es biju pārstāvis klausīties. Un tas bija vienkārši tāda Dieva atbilde, ka Dievs atbild. Jā, es mācu braukt, cik iespējams liecina par Dievu. Jā. Šodien ir viegli iemācīt braukt cilvēkiem ar mašīnu. Kas ir visgrūtākais? Es domāju, ka ne šodien vienu. Teorētiskais, praktiskais. Teorētiskais ir tā, cilvēkam ir pašam jāmācās, un cilvēkam ir jāiemācās šīs zinības. Un tad tas rezultāts, jo tas, ka es cenšos no visa tā, kas man ir dot, tas vēl neatrisina to, ka visi mācās. Bet kas mācās, tie ir ļoti apmierināti. Braukt, iemācīt, visos laikos ir dažādi cilvēki. Vienam ir vieglāk, vienam iet grūtāk, viens negrib skatīties zīmēm, cits cenšas visu darīt. Tev ir bijuši arī tādas bīstamas avārijas situācijas, kad tu pati, labi, tev tur 2 pedāļi ir, ja 1 pedāls. 2, 3. Tev visi 3 pedāļi tev ir. Bet stūra tev nav. Ir man arī stūra. Arī? Jā, tur viss man ir. Bet ir bijušas avārijas situācijas, un es vienmēr esmu teikusi, ka es pirmkārt nesaprotu, kā par instruktoru strādāt bez Dieva. Es tiešām nesaprotu, jo es pazinu Dievu, kad sāku strādāt. Un tad es padomāju, ja man bez Dieva, es tur viņus izvilktu ārā un sadotu pausīm. Man liekas, diezgan bieži, bet ar Dievu ir miers, un tu zini, ka sungs ar tevi. Un tās pašas avārijas situācijas, kas ir bijušas tādas situācijas, ka kāds vienkārši tev aizbrauc gar priekšu vai kā, tādā vietā, kur to nedrīkst darīt, kur tu nevari paredzēt. Vai arī audzēkni, tu saki pa labi, viņš pa kreisi, jā, viss sādi ir, jā. Nav mācījies. Un tu nepaspēj pat, braucējiem jūg puses, ļoti bieži ir tā, un kreļiem īpaši jūg puses, un ka tu neesi sagatavojies, ka viņš griezīs uz otru pusi, jo tu visu laiku vērtē to pusi. Tas ir šausmīgi. Un tāpēc es saku, ka bez Dieva instruktora strādāt, es nesaprotu. Vispirms jāpaprasa, kas ir tev labā puse, uz kur pusi. Vai ne, jāiemāc vispirms pusītes, un tad jāsāk braukt. Brīnišķīgi. Uldi, 23 gadus tu jau esi vadījis raidījumus. Ko tev tas ir devis? Sāksim ar to, no tevis tas ir ņēmis ļoti daudz nost. Jā. Laiku. Es pieņemu arī varbūt nervus un vēl kaut ko. Bet vai tas tev ir arī devis iegūms kāds? Es pilnīgi noteikti varu teikt, man tas daudz vairāk ir devis nekā ņēmis. Daudz vairāk.
Un varbūt man liekas, Ājai patiks tas piemērs, ko es ātri pateikšu, ka diezgan bieži ir bijis tā, ka, kā saka, fiziskais nepārāk, un domāju tā, kā es tikšu augšā, un varbūt kāda neliela temperatūra un kaut kas tāds. Un praktiski vienmēr ir bijis, kad es daudz labākā formā iznāku ārā no studijas, kad es kādreiz kāpu augšā slims un kāpu lejā vesels. Jā, ka tas, es vēlreiz gribētu teikt, tas man ir devis daudz, ir ņēmis arī, nenoliedzami, bet tas ir devis daudz vairāk. Tā kā var teikt, bagāts tai kungā. Un vēl man patīk, ja Dieva vārds, kā ir rakstīts, ka tā kunga vārds negriezīsies atpakaļ tukšā, kā lietus un sniegs slacina zemi, ja, ka tā dod to maizi, ja, zāli, viss notiekās. Un līdzīgi es to piedzīvoju Dieva vārdu, ka darboties ar Dieva vārdu. Un vēl viena lieta, kas man liekas ļoti svarīgi, arī savu domu. Jā, Mareks pareizi teica, es zinu, un tomēr kādreiz tālu tu teici pēc daudziem gadiem, apmēram tā, ka man ir daudz draugu un spēcīgi ienaidnieki. Jā, kā došie tas vēl tā ir spēkā vēl stiprāk, bet ko es esmu iemācījies, bijis spiests iemācīties, paldies Dievam iemācījies, savu pārliecību pamatot. Ja? Nevis emocijā, man liekas, man dusmas, es tev došu pretī, es laižos prom, ja man nav ko teikt, bet savu pārliecību pamatot Dieva vārdā. Un tomēr tas kungs ir iemācījis arī šais 23 gados. Varbūt vēl tā pēdējā steidzīgā doma ir laikam grūti iedomāties. Man vidēji iznāk nedēļā 6 dievkalpojumi, ja parēķina kopā visus, tātad izņemot vienu to tā kunga brīvdienu, katru dienu pa dievkalpojumam. Un kad es sāku strādāt par mācītāju ļoti sen apakaļ, tad es biju tāds čaklīts, kas visu pierakstīja un sagrafēja un salika un vārdiņus un akcentus un vispārējo. Un tad Dievs iemācīja pamazām, kad man priekšā ir, kad ieraksti, man laikam puse no A4 lapas ir. Un kad vakar svētbīstē vēl pusī tikai no tā, kad Dievs iemācīja reizē runāt loģiski, reizē balstoties Dieva vārdā, arī palikt pie savas pārliecības, iestāties par savu pārliecību, un reizē iegūt to Dieva žēlstības pilnu atraisītību. Varbūt var teikt to garu vadību, ka es esmu gatavojies, es esmu lūdzis, bet bieži tā, tomēr mācīja teoloģijas seminārā, kad, ja lūgs sirsnīgi Dievu un strādās, varbūt pateiks kaut ko pavisam citu, nevis aplam, ja, bet būs tā, Dievs dos, kad es pierakstīšu uz tās lapas vienu un aiziet pavisam citu piemēru, mazliet cita doma, ka Dievs dod to brīvību. Un tā man atkal milzīga žēlstība arī strādājot pansionātos, ka nevar paņemt savu klādu un tagad iet pansionātā un teikt, tagad mīļie, tur cieņamie sirmgalvi, mēs runāsim par tādu, tur jābūt zināmai atraktivitātei. Vai teikt, tā viss tā milzīga Dieva žēlstība, kur tieši caur kristīgo rādio Dievs ir devis arī šo atraisītību, šo brīvību, ka tev raksti priekšā, kaut kāda lapiņa ir priekšā, kaut kāda uzmetuma apmēram, bet lielā mērā tā reizē brīvība un reizē pamatotība, balstīšanās Dieva vārdā, jeb, kā iesaka, tu aizrocies līdz klintī, jā, un tev tās klints arī stāv, un slavu Dievam, ka to var darīt. Ko tev, Marek, tas ir devis? Tieši kas? Ka tu nāc un raksti šos raidījumus. Man jau visu laiku ir tā, kad es jūtu to raidījumu veidošanu viņu kā divējādos tādās veidos var iedomāties. Tad, kad es gatavojos kārtējām ierakstam, jā, reizi nedēļā es nāku un tad mēs ar Gunteru rakstām. Tad es sagatavoju tās lūkšaniņas aiz 7 minūšu lasījumu, un katreiz tās lūkšaniņas viņām ir kaut kādā veidā jāatspoguļo tas, ko es esmu lasījis. Jo citādi nebūs īsti labi tas. Un tad es jau 2 līdz 3 dienas iepriekš, es nāku otrdienas vakarā, tad es jau piekdienu jau man ir skaidrs, tām lūkšanām jau ir jābūt. Uz sestdienas, svētdienu jau viņam jau ir jābūt. Jo, lai pietiek laiks, ja, teiksim, sestdienas, svētdiena ir dievkalpojums, tad, ja kaut kas nāk vēl klāt, tad, lai būtu iespējams to pievienot. Tas man ir licis lūgties par cilvēkiem, vispirms par bērniem,
Es nekad neesmu tik daudz domājis, kad es tā arī teikšu. Es neesmu nekad domājis, ka bērni ir tik svarīgi. Bet caur šo raidījumu es nonācu pie slēdziena, kad bērni ir vissvarīgākie. Kāds būs tas bērns, tāds viņš būs arī vēlāk. Protams, ja kaut kas kardināli nemainīsies cilvēka dzīvē, viņš atgriezīsies, bet šis iedzimtais grēks jau, viņš ir briesmīgs. Tajā mazajā cilvēciņā viņš jau atspoguļojās visādos veidos. Un tad, lasot, ierakstot šos te lasījumus no dažādām grāmatām, tad es arī vienmēr cenšos it kā no Dieva izlūgt. Nevis izdomāt, tagad es esmu baigais te vecis, vai ne, bērni man līp apkārt, vai ne, ko tad es kas tad tur ar to bērnu, vai ne, es taču viegli tikšu galā. Tā tas nav. Tad, kad tu sāc domāt par mazliet statiskāk par to, ko tu bērnam teiksi, tad viss mainās. Tad ir pavisam savādāk noskaņojums, un tikai tad tu sāc saprast, ka tas mazais ir pakļauts ārkārtīgām briesmām. Kas viņu aizsargās? Vai vecāki brīžiem ir tie, kas iemāc viņam lūgties pie galda kaut vai vecāki iemāc lūgties ejot gulēt, vai vecāki iemāc lūgties no rīta, pateikties Dievam, ka mēs esam pamodušies, ka mēs esam cēlušies viņa žēlstībā, ka mums nav vajāšana, kā jau tika teikts, nav vajāšana, nav zemestrīces un nav tā, ka mūsu nams būtu sabrucis tagad no savas svara vienkārši zemestrīces rezultātā. Tā visa nav, slavu Dievam. Mēs možamies un mēs secinām, kad viss ir kārtībā. Bet tas var būt tikai uz kaut kādu neilgu sprīdi, kad mēs jau nezinām, vai mēs iziesim uz ielas. Un ja mēs iziesim uz ielas, kas ar mums notiks tālāk? Ir jādomā par to, kādi mēs esam ik brīdi. Un ja tu to savu mazo atvasīti nenoliksi gulēt ar Dievu vārdu, tad mēs nezinām, ko viņš sapņos atkal savukārt. Tad mēs nezinām, kāds viņš būs no rīta, ko rīts mums sagaida tieši tajā mūsu mazajā bērnā. Un otra lieta ir tāda, kad man pieaugušie nepārtraukti saka, kad viņi klausoties šo saldo miedziņu un ka viņi tur smeļās spēku un tā tālāk. Tas iznāk tā, kad tas vakar svētbrīdis ir, jā, un tad citi slēdz to rādio iekšā uz to svētbrīdi, lai nenokavētu. Un pirms tam ir tieši saldā miedziņā, un tad trāpas to saldo miedziņu, un to noklausās, un tālāk ir svētbrīdi. Un iznāk, kad pieauguši arī dabū dzirdēt. Un tad es arī domāju par to, ko es varu pateikt tam pieaugušajam. Viņš varbūt tas pieaugušais ir tāds, kas pirmo reizi mūžā ir ieslēdzis rādio. Es esmu bijis pat liecinieks tādam, kad cilvēks ieslēdz rādio, kas tas tāds ir? Pa Dievu. Kaut kas pa Dievu. Pasaciņi pa Dievu. Pasaciņi pa Dievu. Kaut kas jāpaklausās ir. Nu, un, protams, es vienmēr esmu domājis arī par to, lai pieaugušais patiešām arī kaut ko saņem caur to mazo lūkšaniņu, kas nāk pēc lasījuma. Lasījums ir 7 minūtes, un es esmu domājis, ka mēs ar Guntaru esam izdomājuši faktiski visādi, kāds tas garums varētu būt. Bet 7 minūtes, laikam, ir tas optimālais, gan lielam, gan mazam. Nu, faktiski jau ir pierādīts, ka pirmās 7 tieši minūtes ir tās, kuras cilvēks uztver ļoti visu, un pēc tam jau sāk atslābt. Viestur, ko tev dod tas, ka tu veido šos raidījumus? Nu, kaut arī graizi tos raidījumus. Nē, taisni varbūt tiešām par to graizīšanu. Man citreiz liekas ļoti, ļoti interesants labas tās intervijas, jo dodies misijā. Tur ir dažādi cilvēki, dažādi profesiju pārstāvji, ne tikai misionāri. Nu, ir liela daļa arī misionāri, gan kas bijuši ārzemēs, gan kas atbraukuši uz Latviju. Bet tā misija jau sākās tavā ikdienā, vai ne, ar tavu ģimeni, ar taviem kaimiņiem un tā tālāk. Un tāpēc ir tā interesanti tiešām ar dažādiem cilvēkiem, interesantas, uzrunājošas, arī citreiz iedrošinošas. Un es saprotu, ka ja es to raidījumu tā kā neveidotu, tad man droši vien neatliktu laiks viņu noklausīties tādā. Tā kā tas varbūt par to dodies misijā. Kāpēc gaidīt? Tur atkal
Bet, lai gan man tas jau tā dabīgi interesē, tur, kad es dažādas grāmatas lasu, gan starp citu arī vecākiem var ieteikt. Tagad iznākusi leģendārā Gerija Čepmena, kas sarakstīs 5 mīlestības valodas jaunākā grāmata, kas saucas Ja es to būtu zinājis, pirms man bija bērni. Tāda ļoti labi, viņam ir arī grāmata, ja es to būtu zinājis pirms kāzām, bet jā, tagad ir iznākusi. Diemžēl ne Latvijā un latviski, bet gan jau arī latviski iztulkos drīz, bet jā, tā kā, nu jā, tas tā varbūt pamudina, jo, ja tev par to tēmu ir jārunā, tad, nu, kaut kas jau ir jāzina arī, vai ne? Nu, nevar jau tā atnākt un smuki norunāt vienu un to pašu katru reizi, vai ne? Nu jā, tā kā tā, un, nu, protams, balss treniņš un vēl tur kādas varbūt fiziskas lietas varam uzkāpt līdz 6. stāvam, vai ne, bišķīte kavē tur tā. Nu, tev jau nav grūti uzkāpt. Nē, man nav, paldies Dievam, tiešām nav grūti uzkāpt. Aija, tu dzirdot šīs visas liecības, faktiski bagātīgi. Man liekas, ka tu visvairāk iegūsi no tā raidījuma, jo vienu raidījumu es klausījos, es tieši biju ceļā, un par radio mašīnā klausījos, un tu uzdevi, pašā sākumā iesāki, pie mums ciemos ir ciemiņš, vārds uzvārds un pastāsti. Un tad 45 minūtes es tev vispār nedzirdēju, ne balts, ne melns. 45 minūtes runāja šis cilvēks, no labi 44. 43, un tad pēdējā pusminūtē tu teici paldies, un tiksimies atkal pēc nedēļas, kā tu parasti kaut ko tu saki. Faktiski tu esi kā klausītāji. Jā, īstenībā es tiešām esmu kā klausītāja, un es saprotu, ka raidījums nav par mani, un faktiski es runāju tad, kad vai nu cilvēks ir apstājies un nerunā, bet es īstenībā baudu, es tiešām baudu no tā, es viņu iedrošinu, esot pretī divatā, es tā arī sākumā saku, mēs būsim divatā, tu man padalīsies par savu dzīves stāstu, un viņš aizmirst, ka viņš tev galvenais, kur viesturam ir jāgatavojas, smags darbs ir marakam, jāmeklē un jālasa pirms tam un jāizmet ārā visi pušļošana un vispārējais. Uldis Roškalns arī lasa, skatās, kāda būs nākošā sērija un par kādās pēdās mēs atkal iesim kaut kur. Tev nekas, tu nāc uz raidījumu kā uz svētkiem. Un tu vēl gribēji te vienā brīdī, tu teici, ka tu gribi atstāt. Dēļ tā, ka nav ko klausīties. Ne jau cita dēļ, jo tiešām es esmu ļoti iegūst no tā, kad ir cilvēki. Un es teicu, labprāt pat neteikt, kā mani sauc, ja man nebūtu sākumā pateicis, ka man ir jāpasaka, kā sauc, labprāt pateikt labvakar un liecība un uz redzēšanos. Un nākošais, kad tas stāsts ir par to, ko Dievs ir darījis. Un es arī iedrošinu cilvēkus kādreiz, ka es sazvanu ļoti daudz cilvēkiem, es teiktu, un kā es saku, arī varbūt tās darba iemaņas, ka man arī agrāk bija daudz jāpierunā cilvēku, lai viņi iegādātos to preci, ko es piedāvāju, tad šodien man jau ir daudz vienkāršāk pierunāt cilvēku, liecināt par Dievu darbiem. Ja? Un es gribētu piebilst, ka es klausos arī saldā miedziņā. Ja man iet radio, es esmu sēdējusi mašīnā, kamēr beigsies tas stāsts un neesmu gājis istabā. Ja, un tā pirmajā brīdī likās, es apzināti neslēdzu, negaidu un neklausos, bet tad, kad iet, es esmu klausījusies, jo man interesē, kā tas stāsts beigsies, un es domāju, kad es rītā ieslēgtu, nu, kas dzirdētu, kas tālāk. Tā kā paldies arī par to. Jā, brīnišķīgi. Dieva žēlastība ir, ka mēs varam kalpot katrs ar savu talantu. Katrs ar savām spējām, katrs ar savu jau fizisko dotumu, ar to, ko Dievs ir devis. Un pār visam, protams, ka mēs varam sacīt par Dievu žēlastību, Dievu mīlestību, par ceļu, kas ved mūžīgā dzīvībā, no nāves ved ārā dzīvībā. Tas ir vienalga, kurā raidījumā. Visos raidījumos. Tā ir tā sēkla, kas tiek sēta gan mazajos, gan jauniešos, gan vidējā gadu gājumā, gan vecos ļaudīs. Slavu Dievam! Paldies jums, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, lai Dievs dod jums spēku, izturību. Protams, es gribētu jums novēlēt, lai jums ir viegli nākošajā gadā šajā raidījuma veidošanā. Bet tāpat laikā, vai tas ir vajadzīgs? Es domāju, ka nē. Jo
tad, ja tu saki patiesību, un tev tā raidījuma gatavošanā viss tā viegli, pēc tam tu pasaki patiesību. Visi aplaudē, viss ir brīnišķīgi. Tad gandrīz ir jautājums pagaid, ko tu esi beidzot pateicis. Bet tad, kad tev Aija iepriekšējā vakarā pasaka, es nebūšu uz raidījumu un ir sarunāts, un tev sākās grūtības, jeb kas, tad tu saproti, ka tajā cilvēkā varbūt notiek cīņa. Un tad ir tas, cik brīnišķīgi, ja tu uzmundrini šo cilvēku, un viņš uzvar, jeb jūs kopīgi uzvarat šo cīņu, un viņš pasaka savu liecību, kāda tā ir vērtība. Tātad tai liecībai ir vēl divkārši nepieciešamība skanēt. Ja kāds ir klusējis un baidījies, ja viss vienalga, tad tur ir vēl vairāk, ir patiešām jāiedrošina. Un tas attiecās uz visiem raidījumiem. Absolūti uz visiem. Lai Dievs dod patiešām Dievu gars, lai dod vārdus un protams, arī materiālu, par ko runāt. Uldim nav jāmeklē materiāls, paldies Dievam, viņam visu laiku ir viens materiāls, par kuru var runāt un par kuru ir jārunā. Paldies, Uldi, tev, paldies, Viestur, tev, paldies, Marek, tev. Paldies, Aija, tev. Paldies visiem raidījumu veidotājiem, daudziem. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī un cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs svētī šos raidījumus klausoties. Man jāsaka ir tā, ka tiksimies, ja tas kungs mums to atļaus, nākošajā gadā raidījumā aktuāla diskusija, kādu noteiktu tēmu mēs atkal skatīsim. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu!